Labvakar! Man ir patiesi prieks piedalīties pirmajos Vidzemes prolas lasījumos. Es nolasīšu stāstu, ko sauc Paslēpes. Egmonts lēnām pogāja ciet balto kraklu. Svaigi mazgāts, plecu daļā vēl jautās gludekļa siltums. Veidīja vedas pulveres maržu. Mazās baltās podziņas strupajos pirkstos brīnum izvairīgas un pocaurumos līda negribīgi. Krakls kļuvis šaurs, viņš ievilka vēderu un centās izslieties stalti. Šo kraklu vilka reizi gadā, dzimšanas dienā. Pieliecies spoguli, nobraucīja vaigus. Nu ko, veco zēmu, laiks, loterieni, viņš teica. Zaļo acu dzīlēs plaisnīja uzjautrinājumus. Virtuvē Egmonts no leduskapja izņēma alu. Apsēdies nerodi parāvas kādenes gradzeni. Dzēriens putodams izšļācās pa galdu un straujās tērcītēs lija uz grīdas. Sulīgi nolamājies iesvieda mūžu izlietnē. Brīdi tā trakodama šņāca, kamēr alu klusi grudzinot rīja kanalizāciju. Savāci šmuci otru skādeņa vēra vaļā apdomīgāk. Ledenais alus smagiem malkiem ritēja leju pa varības vadu. Iesāpējās gudrības lops. Vajadzēja izraut strūtu perēkli. Egmonts paņēma telefonu. Viens no numuriem slēgts, otrs abonents atbildēja pēc pirmā zvana. Saruna ar operatori bija īsa un kodolīga. Nolicis mobilo uz galda, Egmonts jūta, kā asinīs iešaucas nemieris. Sākusies loterija. Atvērs logu, izliecās ārā. Skaņa krūtīs pletās un auga, tiekdamās izkļūt brīvībā. Brīdi blēdzis uz vēso palēko Marta ainavu, viņš aizvēra logu. Iegājis istabā, ielūkojās spogulī un parādīja sev vidējo pirkstu. Tam trūka 2 falangu. Ģenētiskā kļūme skārusi arī 2 skāmais pirkstus. Izstaigājis dzīvokli un pārliecinājies, ka nekur nemētājas kompromitējoši sīkumi, Egmonts paņēma alu. Scenārijs jau 10 gadus gandrīz nemainīgs, tāpat kā urda, kas reizi gadā vedināja uzspēlēt loteriju. Pirms pāris gadiem dzimšanas dienā uzdeva nervi, un viņš metās prom, lai mestu nesagaidījis. Visu vakaru trauksmes varā nokvenēja nomaļā dzertuvē, kurai citdien it tūmā nerādītos. Tikmēr kāre ar asu skalpeli lēni grieza prātu plānās sloksnītēs. Pārnācis mājās, piezvanīja uz citu numuru. Egmonts dzēra, līdz kādā brīdī sāka smieties. Konvulsīvi rēcieni pārauga klepu, asaras smagām lasēm lija pārvaigiem, smiekli žņaudzi. Tie bija lielāki par viņu pašu. Ciemiņš kavējās. Atskanot zvanam pie durvīm, Egmonts bija normālā ķermā. Dzimšanas dienas dāvanu atcerējās labi. Pie durvīm zvanīja. Viņš palūkojās pulksteni, pālaida tramīgu skatu telpai un devās atvērt. Puisis vai meitene? Pavēries atstiņā, nopētīja personu otru pus durvīm. Sieviete pasīka, izskatījās nogurusi. Īsi mati, kalsnu seja bez kosmētikas, pie rokas mugursomu. Kā viņai vajadzīga. Kad viešņi gudi pacēla roku, lai zvanītu vēlreiz, Egmonts ievilka elpu un atslēdza durvis. Čau, es esmu Laura, sieviete smaidīja. Tu gan esi ātri, nāc iekšā. Egmonts atvēra durvis. Viņa izbrīnīt palūkojās pretī, bet neko neteica. Novelc jaku, zābakus var atstāt, Egmonts mudināja. Iesim tur tālāk. Sieviete apsēdās pie galda un izlikās, ka nepēta virtuves interjeru. Dzīvoklī, ko mazpilsētā par sviestmaizi bija nopirktas krīzes gados, viņš iegriezās reti, tikai jubilējās. Dzīve aizritēja slimnīcā. Arī pastāvīgā dzīves vieta galvaspilsētā bija nenozīmīga pietura ikdienas steigā.
Egmonts ienīda mulsumu, kas ieplūda prātā kā novaklīns, paralizēdams domas. Aldzersi, viņš izstomīja, pamezdams zaglīgu skatu uz sievieti. Nē, es nedzeru. Kafiju varētu, kādu maizīti, viņa teica. Bieži negadījās viesi, kas atsakās no glāzītes. Viņš uzlika vārīties ūdeni, ielika tosterī maizes šķēles. Rosīšanās nobērināja nervozo dragulu. Maizītes išāvās kā raķetes. Viešņa uztrūkās, gribot ķert, bet šķēles slaikās mažīgā lokā, piezemējās uz dēļu grīdas. Strauji liecoties, Egmonta kreklam izsprāga divas pogas. Viena ieleca Lauras baltā krekliņa dekoltē. Ailē uz Egmonta vēderi bija atklājušās spālvainas krokas. Sieviete dzidri iesmējās, izpavinoja pogu no krūtažas un pasniedza saimniekam. Piepeši abi bija ļoti tuvu. Laura strauji apskāva Egmontu, kalsnās stegrainās rokas spēcīgas. Viņam tās patika. Augrum piekļāvās. Īsu brīdami tā stāvēja, tad viņš sāka slidināt plaukstas leju pa Lauras muguru. Sieviete izraisījās no skāviena un apsēdusies pie galda, iekodās maizes šķēlē. Zobiem sacērtoties, gaisā pajuka sīkas drupačas. Ielicis grauzdēties jaunas maizītes, Egmonts no leduskapja izņēma šķīvi ar sieru, sviestu un sagrieztām šķīņķa šķēlēm. Nolicis uz galda, ielēja krūzē kafiju. No tostera atkal izšāvās divas raķetes. Tev cukurs nav? Vaicāja viešņi. Beidzies, es dzeru tāpat, viņš maloja. Patiesībā bija noslinkojis, negribējās pirkt vienām vakarām. Laura smērēja sviestu uz maizes. Nu, kā iet? Viņa pajautāja un nogurda pamatīgi kumosu. Egmonts pacēla pie lūpām aluzbuļķu un starp malkiem nodomāja, ka sieviete uzvedas savādi. Ne tā kā citi. Gāzātais alus izsita skaļas atraugas. Nu, tāpat dzīvo. Tev ir 18. Viņš pētīja viešņu. Nevarēšu iepriecināt jau 21, viešņa atteica, šķīvi pasmaidījusi, iedzēra kafiju. Alus skubināja apmeklēt labierīcības. Egmonts iemeta skārni, atkrituma tvertnē un izgāja priekšnamā. Laura noraudzījās, kā viņš iziet pa durvīm, nolika kafijas krūts un nodļubinājās. Rūgta un skāba dēle drīz piezvīdīsies, ko viņa grūtā daļa. Viņa piecēlās, pastaigāja šurpu turpu pa nelielu telpu. Noplukusī virtuve skāņi oda. Panolkojusies ārā, sieviete atvēra logu. Dzīvoklis atradās otrajā stāvā. Asa vējbrauzma iesvieda sejā augstumu. Puķudobē kopojās kaķi. Baltā kaķene brīžiem skaļi ņirkstējās, cenšoties izrauties, bet svītījās paliekas turēja cieši. Piespiedies zemē, liekodies čuprā, runcis dūšīgi kustināja dibengalu. Uz soļa tupēja līdzjutējis melnā kabrokā, gaidot savu laimes brīdi. Laura aizpīpēja cigareti un apsēdās uz palodzes. No dūmiem un vēja asaroja acis. Savu, bet brīdi vēl piecietīs. Valns, kā man nepatīk tev arī ievadi, domāja Egmonts stāvot pie poda. Beidzamajos gados prostata lika par sevi manīt. Bet viņš izlikās, ka tas uz doktoriem neatiecas. Ja pacienti zinātu, cik reti mediķi ievēro pašu daļātās pamācības, ārsti bargās runas varētu noturēt klozetpūdiem. Es kalpoju sabiedrībai, kā jau Hipokrates skolnieks. Sabiedrības veselība pirmajā vietā, gan jau pienāks arī manas prostatas kārta. Vai viņš izskatās galīgi zaļi? Ne, tas pat labi. Rezumējis juceklīgo dūmu plaiksnes un nokratījis krānu, Egmonts aiztaisīja bikses. Brīdi lūkojies spogulī, sāka izģērbties. Mīlas aktu pagalmā bija iztraucējusi apituvedamā mašīna. Skaļi pīpinot un saceļot negātu jandāliņu, tā iegriez pakaļgalu tuvāk tvertnē. Kaķu trijotne teciņiem vien aizrikšoja meklēt mierīgāku vietu rotaļām. Mēs redzam sākumu, tur, kur citi redz beigas. Filozofiskais uzraksts uz auto sāna Laurai lika pasmīļāt.
Varbūt tas varētu būt mans jaunais moto, viņi sev jautāja. Ievilkus pēdējo dūmu, sieviete nospieda benčiku un ar knipi sitienu izlidināja pa logu. Egmonts Krāls izsauļo no manas istabas. Likās pērns plakšķēju, kroplā mazā pirkstiņa nāks klusi skrapstēja. Būtu vajadzējis apgriezt, bet vai tad mēģu pētīs? Laura izdzirda soļus. Pagriezusies, viņa izbrīnā ieplet acis. Egmonts stāvēja virtuves vidū. Vēders kā muciņa balstījās uz šauriem gurniem un tievajām garajām kājām. Krāns saslējas. Ko pliks izmeties? Karstu palika? Laura mēģināja jokot, nevaši sparot soli atpakaļ. Es taču zvanīju, Egmonts teica. Zvanīju? Laura pārjautāja. Vecais bija apstājies. Īsu brīdi viņi raudzījās viens otram acīs. Krāns stāvēja mierstājām. Zats pie ārdurīm abas ķēra kā strāvas trieciens. Egmonts steidzās uz priekšnamu, sagrāva bikses un uzrāvis kājās devās pie durvīm. Pavēries atstaņā ieraudzīja jaunu kauslu vīrieti īsiem gaišiem matiem. Puisis gaidoši lūkojās uz durvīm. Egmonts atslēga. Sveiks, es esmu Lauris. Jau lietas naidams teica, tu zvanīji? Egmonts blemza. Vakums ieplata skaujas alkaini vilgdams sevī. Viņš ātri pameta skatu atpakaļ, tad palūkojās uz cilvēku kāpņu telpā un aizcirta ārduris. Trolīs būkšķis sagrāva laika sienu. Pāri gāzās mēneši un gadi. Kuņģis satinās skaņā kamolā un vēlās par rīkli augšā. Vēmītis, mēmītis, prātā iedziedājās pagātnes balss koris. Egmonts nošķiekstināja zomus, jūtot, ka tūlīt būs jāvērš par lūpu. Aizvērs acis, paslēpa sevi virsdrēbēs un klausījās sirds dunā. Tā sita kā vecs sievas pulkstējs. Domļi un lēda. Skaņa vibrēja saules pinumā. Krūtis saņemtas kā spīlēs. Viņš redzēja sevi prāta slaidrādēm. Jauns, satraukts vīrietis, zvana uz dzemdību namu, lai uzzinātu, vai mazulis jau piedzimis. Puika vai meitene? Laura vai Lauris? Loterija. Pie durvīm atkal zvanīja. Vecais ekscentriķis uzvedas gaužām dīvaini. Nebūtu satikusi Martu un nezinātu, ka te iekārtota dakterieša ārpilsētas rezidence. Vaparupu sapa deperē pēt kapa daudpaldziempiem, šīpī ipir vipis mīļā kākāpā, rupu tapa japa, tāpā ipir leģen pendā pārapa. Stāvēja ar seju pie žūru, acis aizvērtas. Mēs ar tām mājas pagalmā spēlējām paslēpes. Kamēr stūmoties 3 reizes centos izrunāt verbelējumu pupiņu valodā, tētis paslēpās. Eju meklēt, beidzot izsaucos. Mēs ar mammu viņu meklējām ilgi. Tētis bija paslēpies 15 gadus. Tā kā nāca gadījums. Rotai varēja turpināties. Egmonts šķurnēja pie sienas, ienirs virsdrēbēs. Laura ienāca priekštamā, skaņa bija tāla un slāpēta kā tunelī. Iedegās gaisma. Tuk, tuk par tēti, māties ir pie sienas. Tās klusi slīdēja lejā kā liels smilšumais. Kas nu būs? Mirts attaisīja? Viņa notu pasauli no blakus. Egmonts lūkojās meitā. Žņaudzošos sajūta krūtīs rimās. Stenokardija, viņš domāja. Man jātiek no viņas vaļā. Telefons krītot izslīdējis no likšu kabatas. Egmonts vārgi pamāja galvu un liekot manīt, lai Laura zvana ātrajiem. Tu domā, ka vajag? Viņas mēģina. Nemaz neizskatās, ka tu taisies atdot galvas. Tas ir tikai sirds vājums. Es eju tavās pēdās teikt. Studēju medicīnu. Egmonta pirksts pa grīdu sāk taustīties pēc telefona. Roka mazliet tirpa, bet klausīju. Meita ar kāju pastum telefonu uzstā, kur viņš nevarēja to aizsniegt. Nu, saki kaut ko.
Es redzu, ka tētis atkal spēlē spēlītes. Nu nav tev tik sūdīgi. Kur tu biji visus šos gadus? Valsts dusmās tikko jaušana trīcēja. Laura pieslējās kājās. Skuķis varētu aizvērties un vilties prom. Egmonts domāja, mugurā sāpīgi spiedās zābaki, tad viņš negribēja izrādīt, ka vajag pagriezties pats. Mērnā vainieka loma bija vienīgā, ko jutās spējīgs tēlot. Konfrontācija ar pagātni bija beidzamā vēlmi sarakstā. Vajadzēja atliet nolaudētā prostata. Tagad vēl tikai piemīst bikses un dzimšanas diena būs perfekta. Laura raudzījās uz tēvu. Gadiem milzušais rūgtums plaka, kā pārdūts balons. Uz grīdas gulēja un durvīs blēnza svešs cilvēks. Viss, ko viņa bija cerējusi izkliegt tēva sejā, saruka arvien mazāks, līdz izgājis durvju plaisā. Kāda tā visa nozīme? Es neredzu sākumu, tur, kur viņš redz beigas. Jā, Laura pieliecās un ielika telefonu tēva rokā. Zvanu pats. Pirksts atvēra telefonu. Egmonts lēnām pagrieza galvu. Meita iegāja virtuvē. Tagad viņš Lauras auguma abrisēs atpazina bijušo sīvu. Tie paši trauslie pleci un šaurie gurni mazliet garāk. Atmiņā atsākās slaidrāde. Viņš stāv nodaļā, savā jaunajā darba vietā. Bez skaņas čukst un purina galvu, noraidoši vicinot rokas. Bet māsa posterī mūsu vēro kolēģi pantomīmu, tad saka klausulē, ka ārsts ar tādu uzvārdu vairs nestrādā. Viņa nolai klausulī, nosodoši pašūpo galvu un pievēršas papīriem uz galvu. Vēja brāzmas trieci stiklā slapi sniegu. Logā raudzījās tumsa. Izcēlus pēdējos augstās kafijas malkus, sieviete paņēma somu. Velti. Te nekas vairs nav darāms. Tā, Laura pārkāpa Egmontam un izgāja pa durvīm. Krūtīs ieplūda jaunas sāpju vilnis. Žņaudza. Paldies.